Iznācis Latvijā vienīgā profesionālā lauksaimniecības žurnāla Agrotops maija numurs. Jaunajā numurā lasiet, kā izvairīties no postošākās zemeņu slimības pelēkās puvis un palielināt ražu. Eiropas komisija atļāvusi jau šogad stādīt ģenētiski modificētos kartupeļus Amflora arī mūsu valstī. Par to, kādas bīstamības un riski ar to saistās, diskutē selekcionāri un agronomi. Latvijas Valsts augļkopības institūta speciālisti stāsta un rāda, kā pareizi jāveido plūmju vainagi. Latgalē lauksaimnieki nopietni ķērušies pie kaņepju audzēšanas un pārstrādes. Kādas ir turpmākās nozares attīstības perspektīvas Latvijā? No medījumiem iegūtai gaļai jābūt ne tikai veselīgai, bet arī drošai cilvēku uzturā. Kā pareizi iegūt un apstrādāt briežu un stirnu gaļu? To visu un vēl daudz ko citu interesantu lasiet jaunajā maija numurā. Agrotops – žurnāls katram zemniekam un lauku uzņēmējam.